Biedrības Īrijas Latviešu Nacionālā padome studentu jauniešu nodaļa darbojas no 2021. gada. Ņemot vērā attālumus starp biedru dzīvesvietām un to, ka Īrijā latviešiem nav savu telpu, studentu nodaļa īsteno 2–3 aktivitātes gadā. Šogad galvenais notikums nodaļas dzīvē ir dalība projektā Attālums nav šķērslis, kur mērķis ir stiprināt savu darbību, gūt pieredzi un dibināt kontaktus. Projekta galvenās aktivitātes norisinājās Liepājā, pilsētā, kas šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Projekta ietvaros jaunieši apmeklēja FabLab digitālās ražošanas darbnīcu, ieskatījās projektā Lost in Jungle, viesojās dabas mājā un Liepājas jauniešu mājā, kā arī izbrauca ar Aqualab. Saliedēšanos nolūkos jaunieši baudīja ūdenspriekus Liepājas ezerā. Ja neskaita sentimentu par būšanu Latvijā un skaistos saulrietus, kādi tad ir lielākie ieguvumi no šī projekta? Man ļoti patika braukt uz šo nometni un pēdējos gadus arī ļoti patika, tāpēc, ka es dabūju satikt savus vecos draugus. Man arī, es tagad biju jaunāks, es nebraucu baigi uz Latviju. Un tagad es vecāks esmu palicis, man ir jauna mīlestība priekš Latvijas. Tātad, jebkad, kad es varu braukt, es vienmēr braukšu. Par to nometni man viss, ko mēs darījām, ļoti patika. Bija jautri supot, bija jautri, mēs tur basketbolu paspēlējām kopā. Satikt arī visādus jauniešus no Liepājas. Mēs arī satikām visādus cilvēkus no savādākām valstīm, kur bija nometne par mentālu veselību. Un tas man arī ļoti, ļoti patika. Un es droši nākošgad arī atgrieztos, ja būtu tik jauki cilvēki kopā, kā šoreiz bija. Liepājas jauniešu māja ir ļoti smuka. Visi cilvēki ir tik jauki. Man liels prieks satikt viņus visus. Var jau just, ka ir tāda konekcija. Šoreiz kārtējo reizi mēs atbraucām uz Latviju, un katru reizi, kad mēs atbraucam uz Latviju, mēs iegūstam jaunus draugus un iemācāmies kaut ko jaunu. Tāpat arī šoreiz, bet šoreiz mēs apguvām jaunas zināšanas, satikāmies ar jauniešiem ne tikai no Latvijas, bet arī ar jauniešiem no citām valstīm, kā no Rumānijas un Spānijas, un apguvām daudz ko jaunu no viņiem, iemācījāmies daudz ko jaunu no viņiem, un interesanti bija uzzināt, ko viņi arī domā par Latviju, un mēs neformālā veidā ieguvām jaunus draugus, ar kuriem mēs noteikti kontaktēsimies tuvākajā un tālākajā nākotnē. Un tieši tāpat kā šodien, kad mēs esam Liepājā jauniešu centrā, mēs iegūstam jaunus draugus, veidojam jaunus kontaktus ar jauniešiem, tāpatās arī ar līderiem, kuri ar viņiem šeit strādā. Un mēs jau runājam par to, lai izveidot kontaktus un satikties ar viņiem nākotnē, varbūt nākošgad vai aiznākošgad mēs atbrauksim, apciemosim viņus šeit, vai arī cerams, ka viņi pie mums atbrauks un pasīsies, kā mēs Īrijā dzīvojam, jo mums tiešām ir tik daudz kopīga un tik daudz dažāda, ko mēs varam iemācīties viens no otra. Es uzzināju, satiku daudz jaunus cilvēkus un arī jaunas idejas es arī sapratu, runāt ar citiem cilvēkiem. Mēs aizgājām uz Liepāju jauniešu māju, un tur mēs skatījāmies, kā viņi tur risina visādas darbības. Viņi, piemēram, parādīja, ka viņam tur ir kaut kāds mūzikas istaba un visādas aktivitātes viņi tur arī dara. Un tur mēs parunājam par visādas idejas un viņi stāstīja, kā viņam dzīve ir Latvijā. Un tad mēs salīdzinājām, kā jaunieši dzīvo Latvijā un kā jaunieši dzīvo Īrijā. Un bija ļoti patīkami dzirdēt, kā viņi uztver to dzīvesveidu salīdzinot ar mums. Bija ļoti patīkami piedalīties šitajā projektā. Paldies liels no visiem cilvēkiem, no organizatoriem, no Liepājas un Īrijas puses. Starp jauniešiem no Īrijas ir arī viens reemigrants, kurš bērnību pavadīja Īrijā un bija aktīvs nometņu dalībnieks, bet tagad ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā un studē Latvijas universitātē.
Pirmkārt, man bija ļoti forši atkal satikt savus draugus no īrijas nometnēm, kurus es jau biju iepazinis pirms jau 5 gadiem. Bija forši atkal parunāt, uzzināt, kas jauns viņiem ir un ko viņi ir sadarījuši par šiem gadiem, kamēr es jau dzīvoju Latvijā. Un ir arī ļoti forši redzēt to, ka ir arī daudz jauni īrijas latviešu jaunieši, kuri iesaistās nometnēs un dzirdēt visus šos pieredzes stāstus. Un, ir prieks, ka vēl joprojām turpinās šī tradīcija un nometnes un arī braukšana uz Latviju starp īrijas jauniešiem. Un par pašu nometni runājot, bija ļoti interesanti satikt vispār citus latviešus. Ļoti forši bija sadraudzēties ar jaunajiem latviešiem, un man liekas, tas ir ļoti arī svarīgi, lai īrijas latvieši, kas varbūt pat nekad nav dzīvojuši Latvijā, saprot, kāda vispār šeit ir sabiedrība, un tas arī viņiem palīdz iekļauties šeit Latvijā, un tas ir svarīgi, jo nekad nevar zināt, kas notiks. Varbūt kāds no šiem jauniešiem gribēs atgriezties Latvijā. Jā, kopumā man šķiet, ka bija ļoti zinoša, interesanta un piedzīvoju daudz jaunas lietas, kuras es pat pa 5 gadiem dzīvojot šeit neesmu paspējis izdarīt. Tā kā, ļoti paldies visiem organizatoriem un paldies par to iespēju, kad varēju atgriezties un satikt savus draugus. Latvijas pusē projektu palīdzēja īstenot Liepājas pašvaldības sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāju Agiju Meniķi. Šogad Liepāja ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, un mums notiek vairāk kā 40 pasākumu visa gada garumā. Un viens no tiem virzieniem, ko mēs noteikti gribējām arī šajā gadā stiprināt, veicināt, ir sadarbība ar jauniešiem, latviešu jauniešiem, kuri neatrodas Latvijā, pastāvīgi nedzīvo. Un mums sanāca lieliskā sadarbība ar īrijas pārstāvjiem, kuri mūs uzrunāja šajā gadā, teica, ka būs Latvijā un labprāt arī iesaistītos Liepājas kā latviešu jauniešu galvaspilsētas aktivitātēs. Mēs bijām ļoti priecīgi par šo sadarbību, un es ļoti ceru, ka mēs arī turpmākos gadus uz priekšu attīstīsim dažādas projektus kopīgi, jo mūsu jaunieši arī jau ir iedegušies, lai dotos uz īriju. Pašiem gan jāraksta arī projektu, bet es domāju, ka varētu izveidoties ļoti laba sadarbība, jo īpaši arī tāpēc, ka Liepāja ir viena no pilsētām, kurā izvēlas atgriezties iedzīvotāji, kuri ir devušies prom no mūsu pilsētas un valsts. Un tā ir pilsēta Liepāja, kurā visvairāk arī atgriežas atpakaļ remigranti. Un šis virziens pilsētā ir ļoti svarīgs, atgriezt atpakaļ savus iedzīvotājus, jo, kā zinām, Latvijā kopumā iedzīvotāju skaits samazinās, un katra šāda aktivitāte ir ļoti vērtīga, lai atgriezt atpakaļ jauniešus. Un īstenībā 3 dienas, kuras kopā mēs pavadījām ar īru jauniešiem, ir aizskrējušas ļoti ātri. Es ceru, ka jauniešiem patika pie mums viesoties, bija interesanti, un ka mēs noteikti arī citos gados turpināsim sadarbību un tiksimies. Laima Ozola, Niklaus Miezs, portāls Baltic Island, Liepājā.